Vasara pašā pilnbriedā. Darbi arī rit pilnā sparā, visās pilsētas malās. Arī skatos, Luksafors pie Pērses jau darbojas. Darbi ir uzsākušies, ja mēs runājam par šo te purciemu projektu realizāciju, kā mēs viņu nosacīti saucam, jā, tad visos 4 objektos darbi ir uzsākušies. Tātad šie 4 objekti ir Jaunceltnes iela, Maurēna ielas izbūve, Meža parka sakārtošana vai ierīkošana un arī tātad iekškvartāla izbūve. Kā jau mēs to plānojām, tad runājot par iekškvartāliem, kuru būvniecības laikā iedzīvotājiem varētu iznākt saskarties ar iespējami lielākajām, teiksim, grūtībām un dažādām neērtībām, tad iekškvartālus mēs esam uzsākuši iekškvartāla sakārtošanu ar stāvlaukumu izbūvi. Šobrīd pirmais stāvlaukums top pie Jaunceltnes 45. nama. Jā, tas būs pietiekami liels. Pēc tam, ka viņš tiks sakārtots jau, teiksim, tā mašīnu novietošanai, tad tur varētu izvietot diezgan daudz mašīnas un līdz ar to atvieglot gan iedzīvotājiem, gan darba veicējiem tālāko šīta projekta virzību. Maurēna ielā mēs arī virzamies uz priekšu diezgan raiti. Vispār jāsaka par šiem te projektu attīstību un par būvdarbu izpildes, teiksim, intensitāti ir tā, ka mēs kā pasūtītājs šeit tad tā īsti pat nespējam noreaģēt uz visiem jaunumiem, kas notiekas katrā dienā, ja, bet tas tikai priecē. Ņemot vērā to, ko mēs runājām iepriekšējā raidījumā par to, cik ir birokrātisku dažādu iemeslu dēļ ir novilcināts projekta būvdarbu uzsākšanas termiņš, tad tas temps, kas šobrīd ir uzņemts, var tikai priecēt. Ir, protams, nav jau nekas ideāls, jā, ir jau arī kaut kādas, teiksim, atsevišķās lietās ir kaut kādas problēmiņas parādās, varbūt kavēšanās, tātad Jaunceltnes ielā, piemēram, vakar no rīta mums bija neliela kavēšanās, kaut kur apmēram pusotras stundas garumā, jo saulaicīgi tur netika piegādāts materiāls, jā, šobrīd izbūvētai lietas kanalizācijas aku piebēršanai, jā. Bija sagājis ūdens no Lietavām iekšā akās, tātad un tajās bedrēs, kur ir aku grodi ir ielikti, tātad tas bija viss jāpumpē laukā. Tā kā, protams, ja kaut ko dara, tad ir jāsastopās arī ar objektīvām grūtībām, jā, un mēs arī to cenšamies izprast un kopīgi ar būvnieku risināt. Lūk tā, ja runājam par Luksaforu, kurš ir sācis darboties, tas ir tā, kā es solīju, pēc horizontālo apzīmējumu uzklāšanas, tātad šis te mezgls sāk darboties tajā režīmā, kādā tas ir paredzēts, un proti galvenā transporta, teiksim tā, maģistrāla šī te krustojuma izpratnē tātad ir Lačplēša iela. Tātad, ja no Bērzu ielas netuvojās transporta līdzeklis, ja tur nepagadās gājējs, kurš vēlās šķērsot Lačplēša ielu, tad Lačplēša ielā mums deg zaļais. Deg ilgi, kamēr kaut kādas izmaiņas nenotiek uz Bērzu ielas vai neparādās gājējs, kurš grib šķērsot šo ielu. Tikko, teiksim, 20 metru zonā no krustojuma Bērzu ielā parādās transporta līdzeklis, mēs varam sagaidīt dzelteno pēc tam sarkano gaismu Luksaforā Lačplēša ielā. Lūk, tāda ir tā, tāds ir tas darbības princips šim te objektam. Ko es gribu teikt mūsu gan gājējiem, gan īpaši arī braucējiem. Es pastāvēju, palūkojos pirmajā dienā, minūtes 10, kā tur notiekās šī te braukšana. Apmēram pa šo laiku saskaitīju, kad 4 braucējus, kurš šķērsoja krustojumu pie sarkanās gaismas. Bija arī gājēji, kuri gāja pie neatļautā signāla pāri. Es gribu visus ļoti nopietni brīdināt, ka tas joks jums var dārgi maksāt un slikti beigties gan vieniem, gan otriem. Jā, tā kā lūdzu, ja ir šāda te kārtība ir noteikti, tad būsim tik disciplinēti un sekosim līdz. Tas ir arī mūsu pašu labad, viss darīts mūsu drošības labad. Stāvlaukuma ierīkošana, par ko mēs pašā sākumā runājām, kāds tas termiņš viņiem varētu būt līdz rudenim viņi būs gatavi?
Jā, šie darbi, kas ir šobrīd uzsākti, tas ir tā saucamā pirmā kārta iekškvartāliem, jā, viņai jābūt ir gatavai līdz oktobra mēnesim, tā kā tur ir jāstrādā ar piepūstiem vaigiem un dušīgi, jā. Varbūt nedaudz arī var sarežģīt darbu izpildi un arī sagādāt zināmas neērtības darbu veicējiem tas, ka arī šajā te Purciema teritorijā krustojās 2 projekti, ja, tad tas ir, tur sāks darboties arī ūdensvada licēji paralēli šiem te labiekārtošanas darbiem. Tas ir lielākie darbi, kas ir saistīti ar ūdensvadu izbūvi, tas ir šis te Purciema ielas gals pie Betas, ja, un tur uz priekšu gar Jaunceltnes 23 namu un tātad pagriežoties uz Maurēnu 6, tur, kur bija šie rakumi jau pavasarī, ja, tātad, un arī vēl iekškvartālos atsevišķās vietās ir paredzēta ūdensvada nomaiņa, tā kā, tas arī viss mūs sagaida, runājot arī par citām inženieru komunikācijām, arī projekta, šī te labiekārtošanas projekta ietvaros paredzēts ir rakšanas darbi, kas saistīti ar lietas kanalizācijas izbūvi un rakšanas darbi, kas ir saistīti ar ielu apgaismojumu ierīkošanu un atjaunošanu. Jāsaka, nav vasarai vidū, bet nav aiz kalniem arī skolas laiks. Kā ir ar skolām, kā viņu infrastruktūra, vai viss ir sakārtos, vai viņi vēl kaut ko remontēs skolās, vai kaut kas tur notiks? Runājot par skolām un to, kas tur notiek, arī gribu pieskārties varbūt arī pirmskolas izglītības iestādēm šajā pašā sakarā. Darbi ir dažādās stadijās, ir pabeigtas lietas, teiksim, pagasta sākuma skolā praktiski šajās dienās ir darbi nobeigti, tātad tur bija tāda arī sakārtošanas darbi. Mēs šajā gadā neko tādu īpaši lielu nedarām, bet tādas sakārtošanas. Tikko apskatīju pabeigto pirmās skolas sporta zāli, kur tika veikts kosmētiskais remonts, ja, jo pēc zāles izbūves ir pagājuši jau, pat jau bija 10 gadi, ja, un tā kā viņai jau prasījās kosmētiskais remonts, arī tur šie darbi pabeigti ir labā kvalitātē. Pašlaik darbi noris pilsētas sākuma skolā, atsevišķi telpu un sanitāro mezglu remonti notiek. Notiek darbi novada ģimnāzijā uz jumta, tātad mācību korpusam un aktu zālē, tām spārnam. Arī ir laiks ir pagājis, it kā liekas nesen tie jumti tika likti, jā, bet tomēr ir 12 gadi jau riņķī, ja, un parādās kaut kādi defekti, un tāpēc jumts ir jāsakārto, jo būtībā, ja nebūs jumta, tad nebūs arī ēkas, vai ne? Tas ir veca patiesība, un tā mums ir jāievēro, un tāpēc arī šo te jumtu sakārtošanai mēs nopietnu vērību pievēršam. Pirmskolas izglītības iestādē Zīlīte. Šobrīd norit vienas grupiņas telpas atjaunošana, remonts, ja, tāda sakārtošana. Sākotnēji mums bija iecerē, vai sākotnēji bija tāda doma, ka tiks sakārtota aktu zāle pirmskolas izglītības iestādē Zīlīte, bet tad, kad mēs izvērtējām atkārtoti, kāda izskatās šī aktu zāle un kādas izskatās neremontētās grupiņas, un ņemot vērā to, ka teiksim, šajā aktu zālītē bērns varbūt uzturās 2-3 reizes nedēļā, tur pa kādai stundiņai, varbūt 2, ja, bet grupiņas telpās viņš ir spiests uzturēties tātad visas šīs 5 dienas, kad viņš apmeklē pirmskolas izglītības iestādi, tad mēs izšķīrāmies par labu tomēr tam, ka jāremontē ir grupas telpa un aktu zāle pagaidām var pagaidīt labākus laikus, kad mums būs rocība lielāka un kad mēs varēsim to atļauties. Šobrīd jāsaka, visi šie darbi, par ko es runāju, par izglītības iestādēm, gan par pirmskolu, gan arī par vispārējās izglītības iestādēm. Tātad notiek pa pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja, tie vairs nav šie lielie Eiropas projekti, ja, tātad tas viss ir no pašvaldības naudiņas. Runājot vēl par nobeigtām lietām vai pabeigtām, bērnu dārza Auseklītis, tātad esam uzbūvējuši 4 nojumes bērniem, tātad vecās tur bija nopūšas, sabrukušas, nojauktas, jau
manuprāt, kaut kādus gadus, 6, 7, nācās iztikt bērniem bez šīm te nojumēm. Siltajā laika periodā, protams, tas ir problemātiski, tur ir nav kur patvērties, ja tas ir klājš lauks, vai ne, un tā bija zināmas grūtības bija gan bērniem, gan audzinātājiem, ja, nu tagad šīs te 4 nojumes ir izbūvētas. Runājot par nojumēm, tur atkal tiek lausti šķēpi, par to, ka lūk, nav izvēlēta pareizā krāsa, teiksim, nojumēm, pārāk esot šīs te nojumes drūmas. Nu, redziet, mēs jau, laikam, katram ir savs redzējums uz lietām. Personīgi, ja man prasīt, es arī varbūt teikt, ka es varbūt vēlējies viņus redzēt varbūt gaišākus un priecīgākās krāsās, ja, bet nu, tā bija arhitekta izvēle, tā bija saskaņot ar pašu pirmskolas izglītības iestādes vadību, ja, un vēl, ko es gribu teikt, ka tās nojumes jau, tā krāsa jau tāda nepaliks, viņa jau izdeg, viņa paliek gaišāka, ja, tā kā, nu, katram mums ir savs redzējums uz lietām, katram mums ir sava gauma, ja mēs, kas vienam ir skaisti, tas otram varbūt nepatīk, ja, un tās beigās ir cilvēku tiesības, ja. Mūzikas mākslas skolas. Mūzikas mākslas skola. Tātad, runājot par mūzikas skolu, šobrīd darbi nav uzsākti, bet notiek apzināšana, iespējamā materiāla izvēle, kāpņu remontam. Ja? Tātad tie, kuri no jums ir gājuši garām mūzikas skolai vai iegriezušies šajā iestādē, jūs, protams, visi esat ievērojuši, ka kāpnes ir tādā, teiksim, jau kritiskā stāvoklī, ne tikai nodilušas, viņas ir izdrupušas, tās ir savulaik ir būvēts no šiem te tādiem betona kāpņu laidumiem, tādiem pakāpieniem, viņi ir 3 metru garumā, katrs, jā, tātad blakus ir 2, tātad kāpņu platums ir 6 metri, un lūk, vietām viņi ir izdrupuši, ir parādījusies arī armatūra jau, būtībā ir samērā, ne tikai vizuāli tas ir nepievilcīgi, bet tas jau kļūst arī bīstami no drošības viedokļa, ja tur aizķerās kādam aiz tās armatūras kāju vai klubu krīt, tad tur tās sekas varētu būt bēdīgas mums visiem, ja, un tāpēc arī pašlaik mēs apzinām iespējamo piegādātāju kāpņu laidumiem. Jāsaka, gan šeit nākās sastapties ar zināmām grūtībām, jo tas nav sērija veida produkts, tātad tas ir speciāli jāpielāgo veidņi tiem kāpņu izgatavotājiem, kāpņu pakāpienu izgatavotājiem, ar kuriem mēs esam runājuši. Viņi akcentē šo te lietu, ka tas ir, nav sērija veida produkts, ja, ka tur ir speciāli jāgatavojās šim te pasākumam un izgatavošanai, un tāpēc tas ir varētu būt, varbūt tā, ja mēs skatāmies tā neadekvāti dārgi, bet, acīm redzot, to mums nāksies darīt, jo alternatīva būtībā ir tāda, ka tad ir jājauc nost visas kāpnes, jājauc nost visas pamatojumus, jāpārtaisa pa jaunu, tad vai nu jātaisa, acīm redzot, no bruģi, jo ārā jau nekas cits prātīgi nestāv, ja, un tur ir vajag daudz lielākus ieguldījumus, ja, un arī laika ziņā tas patēries daudz vairāk laika šādu te izbūvi. Tāpēc arī atsevišķās vietās tur nomainīsim to plāksnīšu segumu, plāksnītes ir normālā stāvoklī, tātad viņas ir jāpārlīmeņo, un jāsakārto šie te kāpņu pakāpieni. Un viens laukumiņš tur ir arī, kurš tiks nobruģēts. Tas ir runājot par mūzikas skolu. Mākslas skola. Mākslas skolā ir jāmaina mansarda logi gan sānu fasādē, gan gala fasādē. Tātad šobrīd mēs esam saņēmuši piedāvājumu. Tūlīt tiks parakstīts līgums par šo te logu izgatavošanu un nomaiņu. Ir jautājums vēl atklāts par gala durvīm, bet arī acīm redzot arī tās, ne tās galvenās durvis, bet tās, kas ir otrā galā. Tās ir paredzēts, jo tās ir kā mākslas skolas vadības teiktā, nav mainīts kopš skolas, bezmaz dzimšanas, ja, tā kā, kopš policijas laikiem, tad tās arī tā kā domājam nomainīt. Vēl kas tāds būtisks, tas gan tā kā nepiedar pie būvdarbiem vai daļēji piedar pie būvdarbiem, projekta ietvaros tika izbūvēts mākslas skolā šis te mansardā, tas, kur kādreiz bija tas balkons, ja, tad telpa, tur ir datorklase, jā, kur var apgūt dažādas datoru
datorstiķus vai ne, un lietas, ja, tad, kur ir pieejami jebkuram mūsu sabiedrības loceklim, es saprotu, ja, un tad tur visi tiek apmācīti. Problēma ir tā, ka telpa ir jumta logi nav aptumšojami, ja, telpas šie jumta logi ir vērsti dienvidu rietumu virzienā, būtībā tā ir pati karstākā saule, un tur ir steidzami jādomā, kādā veidā sakārtot tās lietas tā, lai iekšā nodrošinātu klasē normālu mikroklimatu, un tāpēc arī mēs esam apzinājuši žalūziju piegādātāju. Žalūzijas tas vairs nav tajā izpratnē, tā kā tas ir pie vertikāliem logiem, ja, kas ir, tā kā mēs šeit to redzam. Tās ir īpašas žalūzijas, kas ir domātas jumta logiem, arī tas ir diezgan padārgs prieks, bet arī tās mākslas skola pie šādām te žalūzijām tiks. Un pats beidzamais, kas ir saistībā ar mākslas skolu, acīm redzot, tiks atjaunota šī betonēta apmale ap māju, lai novērstu, teiksim, ūdens piekļuvi pamatiem, jo viņa vietām šī apmale ir izdrupusi, iesēdusies nepievilcīgā vizuāli un arī funkcionāli nepilda savu lomu. Tas ir tā. Darbu tiešām ir ļoti daudz, jānovēl, lai jums pietiek spēka, izturības un finansu, lai to visu varētu veikt. Paldies par stāstījumu. Paldies jums, ka uzklausījāt. Runājot par finansēm, tām ir jāpietiek, jo tie visi ir budžetā plānoti pasākumi. Ja, tā kā, ja mēs esam šādus darbus ieplānojuši, tad mēs arī zinām, kur viņam ņemt naudiņu. Paldies. Sveiciens aizkrauklēšiem vasarā. Vasara rit pilnā sparā, un pilnā sparā rit arī kultūras un sporta dzīve Aizkraukles novadā. Gribēju lielu paldies teikt visiem, kas savu darbu un entuziasmu un idejas izlietoja un iztērēja novada svētku sarīkošanā. Liels paldies visiem par palīdzību un par atsaucību. Tomēr dažiem gribētos teikt īpaši paldies. Īpaši paldies ir biedrībai Daugavas Savienība, ar kuras atbalstu notika Nacionālais vakars muzejā. Lielu paldies sakām Silvijai Brīgerei un viņas jauniešu komandai, kas pilnīgi patstāvīgi sarīkoja jauniešu pasākums 6. jūlijā. Lielu paldies sakām arī organizācijām Dželdven un Arinvest, kas pilsētas centrālajā laukumā 7. jūlijā sagādāja daudz burvīgus pārsteigumus mūsu mazajiem pasākumu apmeklētājiem. Tāpat sakam lielu paldies arī Sijā Jurģa parks, kas dāvāja trūcīgajām ģimenēm bērniem ielūgumus uzpiepūšamajām atrakcijām. Lielu paldies sakām Kultūras ministrijai un Zemgales plānošanas reģionam, ar kuru atbalstu pie mums notika Rīgas cirka izrāde. Aizkraukles novada kultūras nams piedalījās projektā Profesionālās mākslas pieejamība Zemgales novadā. Tā kā ar viņu atbalstu mēs varējām skatīties bezmaksas Rīgas cirka izrādi. Lielu paldies sakām par visām aktivitātēm, kas notika Spīdoles ielā visiem amatniekiem. Sakām paldies mūzikas skolas koklētājiem, eksotisko deju teātrim Armagan, mākslas skolai. Sakām lielu paldies Jānim Liepiņam par atbalstu, kurš ļāva no sava veikala izmantot elektrības pieslēgumu visām aktivitātēm. Lielu paldies mēs sakām arī visām skolām un uzņēmējiem un uzņēmumiem un arī sabiedriskām organizācijām un iedzīvotāju grupām, kas ar savu dalību kuplināja pilsētas svētku gājienu. Lielu paldies viņiem un ceram arī uz atsaucību turpmāk, lai gājiens būtu vienmēr tik krāšņs un jauks, kā iznāca šogad. Lielu paldies sakām visiem novada pašdarbības kolektīviem, kas koncertēja gan muzejā, gan centrālajā laukumā, gan stadionā vakar noslēgumu koncertā. Un te lielu paldies gribētu teikt mūsu deju kolektīvu vadītāju Unai Staklē, ar kuras horeogrāfisko ieceri tika veidot šis krāšņais uzvedums visapkārt Zemezied, un ar viņas idejām tika realizēts milzīgs koncerts, kurā piedalījās tikai mūsu novada dejotāji. Tāds notikums ir pirmo reizi mūsu novada vēsturē. Mums bija tikai viens viesu kolektīvs, tas bija deju kolektīvs Daugaviņa no Pļaviņām. Paldies arī viņiem. Lielu paldies sakām personīgi Aldim Vītolam, kas palīdzēja nodrošināt stadiona vakara koncerta visas tehniskās lietas un apsardzi. Paldies sakam arī Ilmāram Bodniekam no Skrīveriem, kas atveda savu alus etiķešu izstādi, kas vēl joprojām ir līdz 23. augustam apskatām pilsētas kultūras namā. Paldies arī Skrīveru amatieru teātrim, kuri atveda
savu krāšņo Vinnija Pūka izrādi. Un visiem, kas pielika savas pūles, visiem pašvaldības darbiniekiem, kas regulēja satiksmi, nodrošināja viesu, uzņemšanas programmu un kas ielika savu sirdi un dvēseli šajos svētkos. Un svētki ir beigušies, lai dzīvo svētki, un arī augusts ir pilns ar dažādiem notikumiem. Nu, pat šo sestdienu mēs aicinām visus uz muzeju Kalnaziedi 28. jūlijā 2:00 dienā sāksies dziedošo ģimeņu festivāls Skani Daugava Skani. Šis jau ir tradicionāls pasākums, un tradicionāli tas notiek ar Daugavas Savienības atbalstu. Tā kā vēlreiz mums jāsaka lielu paldies Daugavas Savienībai, kas atbalsta kultūras aktivitātes mūsu pilsētā. Un šajā pasākumā būs dziedošo ģimeņu koncerts, dažādas atrakcijas, radošās darbnīcas, un arī muzejs Kalnaziedi atklāja burvīgu izstādi Bērnības zeme, kurā mēs varēsim redzēt rotaļlietas no 60. un 70. gadiem. Tādas retro rotaļlietu izstāde tiks atklāta šī festivāla ietvaros. Tā kā gaidām visus 28. jūlijā 14:00 muzejā Kalnaziedi, un ieeja šajā pasākumā ir bezmaksas. Un tad gribu teikt, ka 3. augustā paredzētais Baltolāču koncerts ir pārcelts uz 25. augustu. Sekojiet līdzi informācijai, biļetes noteikti kādas pāris nedēļas pirms koncerta tirgosim iepriekš pārdošanā Aizkraules pilsētas kultūras nama kasē. Gribu atgādināt, ka kultūras namā darbojās biļešu paradīzes kase, tā kā, ja ir kādam vēlēšanās doties uz kādu republikas mēroga pasākumu, daudz izdevīgāk šīs biļetes iegādāties nevis internetā, bet tieši kultūras namā biļešu paradīzes kasē. Un tās darba laiks ir no 12. līdz 14. un pēcpusdienā no 17. līdz 19. Savukārt 10. augustā pie mums notiks ļoti krāšņi grāmatu svētki, kas arī ir tradicionāls ikgadējs pasākums, kurš notiek Aizkrauklē, un katru reizi tas notiek citā vietā. Pagājuši, kad tas notiks sporta hallē, bet šogad tas notiks pilsētas kultūras namā. Sāksies jau 10:00 no rīta. Būs ļoti plaša visu Latvijas izdevniecību grāmatu komercizstāde, kurā tradicionāli iegādājoties grāmatas, jūsu čeks piedalīsies loterijā, un grāmatsvētku noslēgumā tiks izlozētas balvas jaunākās grāmatas no izdevniecībām. Un visas dienas gaitā būs tikšanās ar rakstniekiem. Iespējams, ka pie mums ieradīsies arī izglītības ministrs uz diskusiju par izglītības jautājumiem. Koncerta šī pasākuma noslēgumā būs Jāņa Pokštelo koncerts, dažādi izglītojoši semināri, un sekojiet līdzi informācijai www.aizkraukli.lv, un arī domas vēstīs, kā 10. augustā pie mums ir grāmatu svētki visu dienu pilsētas kultūras namā līdz pulkstens apmēram 16. un vakarā Aizkraukles pagasta estrādē mums visus vienos kopīga zaļumballe. Nu, un kā jau teicu, 25. augustā Baltolāču koncerts Aizkraukles pagasta estrādē. Nu, ko baudīsim svētkus kopā, sakosim līdzi informācijai, atradīsim laiku arī dažādām vasaras izklaidēm un pavadīsim burvīgi šo vasaru.